Skolas gads vēl tikai nesen sācies, bet brīvlaiks jau ir klāt. Un jūsu TV ekrānos atgriezies arī raidījums Es un skola. Atkal dosimies ciemos uz skolām. Parunāsimies ar bērniem, skolotājiem, dažādiem ekspertiem, kas ļaus mums labāk saprast, kā mācību laiku skolāniem padarīt ne tikai neaizmirstam, bet arī lielisku un patīkamu. Ar prieku vēstām līdz pat decembra beigām raidījums Es un skola jūsu TV ekrānos būs katru nedēļu. Bet nu, aiziet! Šodien raidījumā skatieties, kā mūziķis Kaža 7. klasē atmeķa smēķēšanu un skolas pagrabā runāja par mīlu, vai alkohols, cigaretes un viltus profils sociālajos tīklos ir realitāte jau pamatskolā. Mācīsimies, kā prast pateikt nē sliktajiem piedāvājumiem. Uzrunāts pastāstīt par savu skolas laiku, Kārlis Būmēsters priecīgi piekrīt. Kopš Dzeguzītes putnu balvas, Eirovīzijas dziesmu konkursu un citiem publiskajiem un muzikāliem iznācieniem mēs Kārli labāk pazīstam kā Kažu. Tikšanos norunājām Pārdaugavā pie viņa skolas, Āgenskalna valsts ģimnāzijas. Tas tā varbūt ironiski nedaudz skan, bet tā pirmā vieta, kas man nāk prātā, ienākot šajā skolā, vieta, kur ir kādam jāparāda, ir saistībā ar šo te vietiņu, kur tika iepazītas meitenes. Tiksim tā. Tā labā ziņa ir tāda, ka es neesmu paaudzies pa 6 gadiem, jo tā arī es te varu mierīgi ieiet. Un šeit tādā nomaļā vietiņā, kur maz nāca skolotāju garām, starpbrīžos tika iepazītas meitenes. Nu, kā bija, tā bija, jā. Daudz man viņa nebija skolas laikā, bet tas vien, ka šī bija pirmā lieta, par ko es aizdomājos ienākot šajā skolā, tas vien liecina par to, cik man šī vieta patīk. Dzirdat kori augšā? Mēģināju, mēģis. Šīs patīkamās kora skaņas. Tik gadus te jau nav būts, bet vēl joprojām tā mīļi, jā. Uz turien aiziesim pēc tam. Šī skola bija interesanta un īpaši ar to, ka šeit nebija tāda viena klase, kur bērni atnāk no rīta un vakarā iet mājās. Katra stunda bija citā klasē. Lai gan tāda viena, teiksim tā, pēdiņās mana klase bija. Es pat gandrīz atcerējos pēc šiem daudziem gadiem klases numuriņu. 3204. Ejam iekšā. Kur es sēdēju? Man liekas, ka tā bija otrā rinda šeit. Bišķi jau pa tiem gadiem tās vietas mainījās, bet katrā ziņā galds ir tas pats. Šīs te skaņas visu laiku trigerē emocijas, zin kā. Pēc Valdes Zālīša sākumskolas pabeigšanas Kārlis pirmajā ģimnāzijā neiekļuva. Izlēma, ka mēģinās stāties Āgenskalna valsts ģimnāzijā un tika pieņemts. Tas gan bija patālu no mājām. Katru dienu nācās mērot ceļu ar 2 transporta līdzekļiem. Pāris reižu nedēļā pat tik agri, lai paspētu uz koru stundām jau bez 28 no rīta. Taču Kārli tas nenobiedēja, jo viņa ģimenē ir pieņemts, ka mācību iestāde izvēlas nevis atbilstoši dzīves vietai, bet gan to labāko iespējamo, lai arī kur tā atrastos. Sākumā gan Kaža nolēma emocionāli, it kā jaunajai skolai nepieķerties un vairāk koncentrēties tieši uz mācībām, taču viņa nostāja izmainīja agrās kora stundas. Kors šajā skolā vienmēr ir bijis krietni vairāk kā vienkārši fakultatīvs priekšmets. Un korī man izveidojās vislabākās draudzības ar skolēniem. Un lai cik tas nebūtu interesanti, es gāju 7. klasē un vislabākā draudzība man izveidojās ar 11. 12. klases. Gan čaļiem, gan meitenēm. Un ne tik daudz ar savu klasi. Kors bija vienkārši tā saikne, kas man palīdzēja iejusties šajā skolā. Un runājot par citiem priekšmetiem, jāsaka tā, es nekad neesmu bijis pirmais klasē labākais. Es pat, man liekas, ka mūzikas stundās arī, man liekas, ka es neesmu dabūjis 10. Tā pašā laikā es zinu, ka es esmu vienmēr bijis tādā, pirmajā trešdaļā. Īpaši attiecības bija arī ar skolotājiem, jāsaka, jo man bija izdevies šo te gadu laikā panākt tādu savstarpēju uzticēšanos no skolotāja puses, ka es pieļauju, ka es biju vienīgais, kurš varēja izsprukt no stundu apmeklējuma bez zīmes. Te pašā laikā
es varu vēl joprojām ar roku uz sirds teikt, ka nevienu reizi es neesmu to izmantojis sautīgu iemeslu vadīt. Izrādās, ka arī vairākus gadus pēc skolas beigšanas Kārlis tomēr vēl mēdz piedalīties Āgenskalna valsts ģimnāzijas ikdienā. Piemēram, atsaucas aicinājumam pievienoties skolas korim, gatavojoties dziesmu un deju svētkiem. Mūzikas kabinets bija tas, uz ko bija jākāp visilgāk augšā. 3. stāvs, jumta stāvs. Šī bija tā vieta, kur es iepazinu Bahu, kur es sāku gatavoties dziesmu svētkiem. Beigās laikam ir sanācis, ka ar šo Āgenskalna valsts ģimnāzijas kori mūžīgais strauts laikam sanāk 5. dziesmu svētki ir bijuši šogad. Tā kā dziesmu svētki vienmēr ir bijis diezgan nozīmīgs posms kora dzīvē, un arī manā. Bet no pašas augstākās klases 3. stāvā Kārlis dodas uz pašu slēptāko nostūri, slaveno skolas pagrebiņu, kuru iekļūt izrādās tolaik varējuši tikai privileģēti skolēni. Skolas pagrabiņš eksistēja tikai tiem, kas jau sāka mācīties sākot ar 10. un 11. klasi. Tas bija tādu lielo puišu un meiteņu pagrabiņš, jo šeit bija līdzīgi kā amerikāņu koledžas filmās, ka tev beidzot bija savs skapītis. Mums gan tas bija tāds pseido savs skapītis, jo bija jādala ar klases biedru, vienkārši skapīši bija par maz, bet šī bija tā vieta, šeit bija galds dežurants Edītes vieta. Šis bija mans, manuprāt, vismaz šajā vietā atradās. Un šī bija tā vieta, kur notika sarunas, par dvēseli, par mīlu. Lai nu kā ar dziedāšanu un sabiedrisko dzīvi, Kārlis vienmēr ir centies mācīties labi, lai dzīvē paralēli mūzikas gaitām viņam vienmēr paliek tā saucamais backup plāns, vēl citas pamatīgas zināšanas. Piemēram, ekonomikā, ko Kaža vēlāk arī studēja bakalaura un maģistra līmenī. Kas bija interesanti šeit, zinot, ka tā bija spēcīga skola, neviens neapsmēja zubras. Visiem bija cieņa pret tiem, kuriem labi padevās mācības, un ne otrādi, ka tu tur 10 karalis, un mēs tagad tevi nosmiesim. Un tas palīdzēja visiem kopā tai skolēnu sabiedrībai turēties tādos rāmjos un nepalaisties. Lai gan, protams, čaļi gāja, saprot, turēt stūriem, pīpēt un tam līdzīgi. Bet tā bija tāda forša vide, ka tu saproti, ka tev nav jākaunās par to, ka tu esi labs skolēns, ka tev labas atzīmes. Man bija tas interesantais moments tas, ka atnākot šeit mācīties 7. klasē, es iepriekšējā vasarā biju atmetis pīpēšanu. Kurš tās dienas arī es kādīgi nesmēķēju, un man gāja garām tās pēc stundu un starpbrīžu nodarbes. Kāži tas izklausās priekšzīmīgi. Mēs tomēr nolemjām pajautāt 7. klases skolēniem, kā šodien skolās ir ar sliktajiem piedāvājumiem. Pirms sporta stundas es sēdēju pie sporta zāles un vairāk lielie puiši no lielākām klasēm. Un viens puisis pienāk klāt un saka, ejam pasmēķēt, un vairākas reizes neatlaidīgi. Un otrs vienkārši viņam atsaka, bet tas, kurš uzdod, viņš neatlaižas. Viņš visu laiku vienkārši prasa, ejam smēķēt. Skolā arī ir piedāvāts par narkotikām, ka esmu dzirdējis no lielākām klasēm, ka viņi runā, ka tur viens tur ir pārdevis narkotikas un piedāvā citiem, un tad viņi it kā ir piekrituši un pēc skolas kaut kur iet un aiz stūriem tur pārdod un tā. Tas bija ļoti nejauki. Nelabs brīdis, ka tu dzirdi un tu nezini īsti, ko darīt. Protams, izstāst skolotājiem, un tad viņi jau arī nezin, kurš to ir uzsācis un kā, un tad grūti atrast tos vainīgos. Es esmu redzējis, kā kaut kādiem 5. klases bērniem piedāvā 12. klases, no 12. klases dzert, piemēram, kad atsakās, un tad arī neatlaidīgi tur visu laiku uzbāžās ar to, ka davai, tu būsi krūts, bet kad vienkārši saka, nē, un tad aizskrien prom, un tad arī ir bijis tā, ka tur līdzi iet un tā. Klau, mums pīpēt? Nē, mans ir principi jautājums. Es
atceros, kā pagājušajā gadā esot bijis mums ļoti populāra viena mājaslapa, un es atceros, kā daudzi ir gribējuši uztaisīt viltus profilus, lai apsmētu pārējos klases biedrus, piemēram, ja ir uzradies kāds, kuram nepatīk, un es atceros arī pati, ka man kāds bija, ir iespēja atsūtīt anonīmu, un man bija atsūtīta vēstule, vienkārši, es nezināju, no kā tas ir, man tika piedāvāts uztaisīt viltus profilu, apsmiesim to un to, sūtīsim un kaitināsim viņu, es atceros, kā es teicu, ne, un tad man atsūtītas tika kaut kāds 10 dažādas vēstules. 10 vēstules dažādos tekstos, un vienkārši es jutos tik apspiest, man bija gandrīz vilinājums piekrist, bet beigās es par laimi es to novilku, un vienkārši izslēdzu kompjuterus, to atstāju tēmu vaļā, un es nākamajā dienā skolā jau uzzināju, kas tur bijis, un viss vienkārši tika aizmirsts, un pat es jutos tāda atvieglot, ka es tomēr nebiju piekritus, jo es zināju, ka tas, ko gribēju apsmiet, bijis mans labākais draugs. Mošu uztaisim tur pa vienu to čalīdu viltus profilu draugos? Nē, es izaudzis no tādām jociņiem. Tāpat internetā nevar palikt anonīms. Domā? Protams. Ir bijis tā, ka skolēni ir tiešām izveidojuši profilu draugiem LV. Un ir sarakstījuši tādas diezgan nepatīkamas lietas. Bet tas viss, protams, ir atnācis atpakaļ, un tas viss ir pārvērties tā, ka viņi nav spējuši iedomāties, ka to ir ļoti viegli visu atrast, no kurienes tas viss rodās. Un tad, kad pārnāju šo situāciju ar skolēniem, tad, protams, ka viņi apzinās, ko viņi ir izdarījuši, un kad nav iespējams noslēpties internetā, kas varbūt arī bijis līdz šim viņiem šitis, ka, piemēram, kaut kāds komentārus rakstīt no viltus profila, tas ir kaut kas tāds, ko nekad, piemēram, neatklās. Ja? Un tad viņiem tiek izstāstīts, ka tas ir tas gadījums, kad ir atklāt, var teikt, ka viss vienkāršāk. Turpmāk raidījumā populārākie vecāki ieteikumi bērniem problēmu risināšanai. Neņem galvā, jeb sadod pretī. Psihologi brīdina, tas nestrādā un iesaka citu pieeju. Ja skolā izcēlies nopietnāks strīds, konflikts vai citas nepatikšanas, kad iesaistītās puses pašas nekādi netiek galā, talkā nāk sociālais pedagogs. Viņš ir kā tulks, vidutājs, kas palīdz sarunai notikt konstruktīvā virzienā un nonākt pie risinājuma. Šāda konsultācija nereti nodara arī gadījumos, kad bērni pieņēmuši kādu no tā saucamajiem negatīvajiem piedāvājumiem. Nu jā, tā iemācīšanās pateikt nē, tā ir patiesībā dažkārt cilvēkiem pat varbūt visas dzīves uzdevums. Ja? Un bērniem mēs to mācām pateikt nē. Jau pirmkārt arī patiesībā bērnam apzinoties kā individam savu izvēli, bet te pašā laikā saprotot, ka pusauģa vecumā ir, teiksim, šīs grupas ļoti lielā ietekme. Ja? Tad tas, kā var mācīties, tas, protams, ir ar tādām vienkāršām spēlēm, kā iemācīties pateikt nē. Tad ir, protams, tajā pašā laikā arī tādās individuālās sarunās, tas var būt dažādi. Ja? Teiksim, ar spēlēm tas būtu vairāk tādās klases grupās, grupu nodarbībās. Individuāli kā pateikt nē, tas būs vairāk tādā individuālā nodarbībā vai, teiksim, tādā, kur bērni būs pa vienam vai diviem, ja? Un teiksim, kādā veidā viņš iemācās saprast arī patiesībā savu izvēli, jo citkārt jau bērns var piekrist kaut kādai palaidnībai, nevis tāpēc, ka viņš varbūt to grib darīt, bet viņš piekrīt vienkārši kompānijas pēc. Ja? Teiksim, un pats jūtās varbūt pēc tam nelaimīgs un neapmierināts ar savu izvēli. Ja? Jā. Nē. Kas tev bail? Šitā man? Nē. Kas tev bail? Nē, es esmu sportists. Vien taču var. Nevar. Sports paliek sports.
Sociālā pedagoģa Dāce stāsta, ka dažkārt bērns var piekrist kādai palaidnībai nevis tāpēc, ka patiešām to ļoti grib darīt, bet vienkārši kompānijas pēc. Pats pēc tam ar savu izvēli jūtas nelaimīgs, neapmierināts. Tāpēc tieši lomu, spēlu un situāciju modelēšana, ko teiks vidusskolā izspēlē dažās no audzināšanas stundām, bērniem palīdz saprast, kādas sajūtas un sekas ir gaidāmas. Redzat, īstenībā noteikums, kas ir ielikts tādēļ, lai mums būtu vieglāk. Bet kā mēs viņu realizējam dzīvē, ko Tomas? Tu nezini, bet varbūt kāds zina, kā mums ar to realizēšanu dzīvē ir. Kad kāds sāk kādu aprunāt, tad beigās jau, kad viņš kaut ko stāsta, tad jau sāk pārspīlēt, un beigās jau pats sāk izdomāt kaut kādas lietas, kas patiesībā nemaz nav, un tad jau aiziet baumās, apvainošanās, un cilvēks, kas tiek aprunāts, viņš nesaprot, par ko ir runa, un tā nav patiesība. Paldies, bērni, par darbu. Jūs esat šodien labi pastrādājuši. Tie, kur ir atraktīvie un zināt, kā arī tiem ir salīdzinoši viegli iekļauties, viņiem patīk spēlēties un tādā veidā arī, izpausties. Tie bērni, kuri vairāk ir introverti un kuri varbūt jau tā jūtas sasaistīti kaut kādā savā, savā tajā būtībā, tiem ir grūtāk un varbūt kautrēšanās un tādā veidā, ja netik aktīvi piedalīšanās, bet klases audzinātājs ir tas cilvēks, kurš patiesībā jūt un pazīst savus klases bērnus un līdz ar to, tad parasti jau tad arī var darīt, ka grupiņā saliek gan kautrīgo, gan aktīvo, ja, kas, varbūt palīdz tam kautrīgajam iejusties tajā lomā un apmainīties ar lomām. Šos jautājumus pārdomāt. No sākuma es jums iedošu jautājumu, jūs katrs izlasīsiet. Uz katru jautājumu uzrakstam atbildi. Es tad jau tad viņš tā kā rāda par savu klasi labu priekšstatu un tu, Robert, lai viss draudzētos ar tevi. Jā. Pēc tam jau varbūt ņemam tavu Ričardu. Ko viņš rakstīja? Loma spēles teiks vidusskolā ir daļa no sociāla emocionālās audzināšanas programmas, kas šobrīd noris 39 Latvijas skolās. Programma iekļaujas Latvijas Universitātes projektā Atbalsts. Tas jau gadu palīdz skolotājiem ikdienas vidi skolā padarīt iespējami patīkamu un veidina kopā būšanu balstīt uz 3 galvenajiem principiem – drošību, atbildību un cieņu citam pret citu. Mēs Latvijas Universitātes projekta cilvēki esam priecīgi par to, ka šī atbalsta programma, kas pagājušajā gadā tika aprobēta 25 skolās un tagad ir uzsākušas jaunas 14 skolas strādāt ar šiem materiāliem, veidot tādu sistēmisku pieeju un akcentu uz visām tām varbūt problēmām vai iemesliem, kādēļ mums dažreiz kaut kas neveicās. Tātad visiem mums ir jāievēro šie noteikumi, un tā ir mūsu klasē 2 cilvēki ir pazuduši skolā, bet tas, ka viņi nemāk norientēties, tas noteikti nozīmē, ka tā tas mēdz gadīties reizē. Jo, ja mēs kaut kur pazūdam, ja? Labdien, sēdieties, lūdzu. Šobrīd jau mēs varam apgalvot, ka šī programma ne tikai veido šo un nostiprina šo apmierinātību pedagogiem ar darbu, jo viņi jūtās droši skolā, jo viņi ir kolēģi, ne tikai viens ar savu klasi, bet kolēģi, kuri piedalās kopīgā pārmaiņu procesā. Bet es gribu teikt, ka šī apmierinātība ar darbu, pozitīvā vide ietekmē arī skolēnu sasniegumus, jo uzvedība kļūst pozitīvāka un bērni saredz lielāku jēgu savā darbībā. Un tas viss kopumā veido šo skolas vidi. Universitātes atbalsta programma palīdz atbildēt uz jautājumu, ko es varu darīt, lai šī situācija atrisinātos pēc iespējas labāk. Tā arī māca, ko bērnam iesākt negatīvo piedāvājumu gadījumos. Klausies, labi sēdi pēdējo stundu. Es negribu sev nepatikšanas, man to nevajag. Jauniešiem tā nereti ir milzīga dilemma, ka vai nu tu ej ar šo grupu un pieņem viņus noteikumus, kas bieži vien ir tādi, kas nebūtu vēlami, vai arī tu paliec viens un neej ar šo grupu. Un ir viegli pateikt, nesmēķē vienkārši, vai atsakies, vai nedara to, bet tai pašā laikā bērni vienkārši nezina, ko tad lai dara, kā lai pasaka nē.
vecāki bieži vien iesaka 2 lietas, ko bērnam darīt. Pirmo lietu iesaka neņem galvā, vienkārši ignorē, un otro lietu iesaka sadod viņam un parādi, ja, un šādā veidā. Un parasti neviens, ne otrs no šiem nedarbojās. Kā mēdz sacīt, no katras bezizejas tomēr ir vismaz 2 izejas, un sociāli emocionālās audzināšanas programmas veidotāji tās palīdz ieraudzīt. Psihologi un citi eksperti ir apvienojuši spēkus un balstoties uz pētījumiem, kā arī citu valstu pieredzi, izstrādājuši tematiskus audzināšanas stundu plānus skolotājiem. Tajos skolēniem māca, kā pārvaldīt emocijas, pozitīvi veidot attiecības, izvirzīt un īstenot mērķus, risināt problēmas un īstajā brīdī prast pateikt nē. Mēs izprotam, ka pusauģi vēlas iekļauties grupā, viņiem tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc mēs viņiem mēģinām palīdzēt atrast kādus algoritmus vai labus padomus, kā tieši atbildēt. Mums ir gan video materiāli par to, gan dažādas situāciju piemēri. Šokolāde! Jā! Tā maksā 17. Varbūt nozagā. Nē. Es... Nē. Es nepiekrītu. Viņi neuzzinās. Es neiesaistos. Tad vari iet projām. Es neteikšu. Nu labi, tu esi man trūcinājies. Davai. Programma māca rēģēt aktīvi, bet ne agresīvi. Tā bērns netiek apspiests vai izstumts, vai arī pats nedara neko nejauku, tomēr izeja no situācijas ir atrasta. Ja iet runa par negatīvu piedāvājumu noraidīšanu, tad mēs mācam bērniem idejas, ko tieši tu vari teikt. Ja kāds tev saka, nāc uzpīpēsim, ko lai es teikt viņam saku? Ja? Tad viens variants ir atbildēt ar humoru, teikt, nē, es metu nost, es jau esmu savu nopīpējis, jeb piedodiet, tas vairs nav stilā, jeb es jau esmu no šī tā izaudzis. Bet tas nenozīmē, ka ir jāiet obligāti projām, jo mēs mācam arī jauniešiem to, ka nereti šie negatīvie piedāvājumi, viņi saistās arī ar diezgan lielu grupas spiedienu. Un tas spiediens ir nevis tāpēc, ka tur ir kāda liela draudzība pamatā, bet daļai arī tāpēc, ka grupai ir izdevīgi, ja visi dara vienu un to pašu. Čau, negribat uzpīpēt? Nē. Labprāt. Nē, pīpēšana ļoti kaitīga veselībai. Jūs plaušas sadegs. Tas ir šausmīgi. Padomājiet, kas ir iekšā cigaretēs. Dažādas kaitīgas, jo tas ir šausmīgi. Es jums to neiesaku. Es labāk eju prom. Reizēm jau piedāvājums arī kaut ko stiprāku iedzert, reizēm kaut ko nočiept, lielāku vai mazāku. Nu, tad es ceru, ka šis būs labs treniņš, un ja arī kāds jums teiks, vai tu esi nūģis, vai tu esi zaķpastala, vai tu esi mīkstais vai vēl kaut ko, kā jūs viens otru reizēm arī dēvējat mīļos vārdiņos, ka tas tomēr nebūs tik stiprs kā tā apziņa pašam, ka grēku darīt un ļaunu darīt un sev pāri darīt nav pieļaujams, vai ne? Bet, protams, lai arī ko skolā iemācītos mūsu bērni, nekas viņiem neaizstāja vecāku atbalstu, jo tieši vecāki ir bērnu spilgtākais piemērs. Ja ir tāda situācija, ka patiešām viss par tiem sazvērēšies un nav neviens draugs, kas tevi atbalstīt, tad ģimene noteikti tevi atbalstīs jebkurā situācijā. Tāpēc lūdzu mammas turpmāk neteikt. Bērniņi, neņem galvā, ka viņi tevi apceļ un tēti. Nemudiniet nozilināt pretiniekus, lai iekarot savu vietu klasē. Jo vēlāk bērns pēc šīs pašas schēmas rīkosies, arī savā darbā, ģimenē, braucot pie stūrs vai ejot pa ielu. Un nebūtu taču prātīgi, ja visa dzīve pārvērstos par bezgalīgu cīņu, kur iespējams vienīgi uzvarēt ar dūri vai skumji piekāpties. Labāk sadarbosimies! Es vienmēr esmu piekrītis tai patiesībai, ka bērni jau patiesībā audzina vecāki. Un runājot par tām masu psihozēm, kas skolas laikos parasti tiek pārslimotas, vai tas ir tamagotchi mānijas vai citas, katru gadu parādās kaut kādas lietas, kas ir must lieta jebkuram. Tad man vienmēr nospēlēja tēta
frāze, ko viņš teica, ka nevis nedrīkst, vai tā, viņš teica, kas tu glups esi? Priekškam, nu var jā, bet tiešām, kā. Samīļosim savus bērnus un pajautāsim, kā viņiem gājas skolā. Jo skola taču ir kas vairāk nekā tikai vieta mācībām. Tur mēs izaugam par tādiem cilvēkiem, kādi vēlāk esam. Par patieso skolas laiku, man liekas, var spriest tikai no tādas laika distances raugoties pēc vairākiem gadiem. Grūti tajā brīdī, kad tu esi tajā visā murskulī iekšā ar savām ikdienas problēmām, kontroldarbiem, eksāmeniem un kavētām stundām, ir grūti jau tā objektīvi spriest par to skolas laiku un ko tas patiesībā tev dzīvē dos. Manā gadījumā tas, ka vēl joprojām pēc 6, 7 gadiem man ir liels prieks ne tikai piekrist intervijiem, bet vispār atnākt un atvērt šīs durvis un pabīdīt krēslu, dzirdēt to pašu skaņu, kas atbalsojas klases telpā no beņķa. Tas vien nozīmē to, ka man šī skola ir devusi patiešām daudz, ne tikai zinību ziņā, bet laikam tādā tīri emocionālā patriotismu ziņā. Lai mums jaukas rudens brīvdienas. Tiksimies atkal pēc nedēļas, kad kopīgi centīsimies saprast, ko iesākt, ja bērns pēkšņi nevēlas doties uz skolu un mācīties. Sauc palīgā, kāpēc te pazūd tava pasaule, ja blakus tev mēs arī dzīvojam.